Zini, sesijās mēs bieži pārkāpjam pāri tieši tam, no kā visvairāk baidāmies. Kā tas ir dzīvot visu laiku tā, neaizskarot kaut ko sevī, neredzot, kāpēc es īsti nevaru tikt uz priekšu. Un tad pienāk tas brīdis, kad cilvēks ierauga to savu patiesību. Ne caur prātu, bet ar visu sevi. Un pēkšņi viņš spēja pieņemt lēmumus, kas patiešām nāk no iekšienes un atrisina viņa tā brīža vislielāko sāpi. Cilvēki baidās būt viņi paši. Un tas ir tik salauzti, tik nepareizi. Jo kamēr mēs melojam sev, dzīve kļūst par cīņu. Mēs cenšamies, tēlojam, daram, un viss notiek ar tādu milzīgu piepūli. Bet patiesībā ir daudz vieglāk. Sesijās cilvēks ierauga, ka viņam ir izvēle, ka viņš var citādāk. Un tas, kas tajā brīdī likās vislielākā sāpe, izrādās bija iegūms. Bet nevar pārvērst sāpi gaismā, kamēr cilvēks nav tam patiešām pieskāries, ja viņš nesajūt savā ķermenī, savās emocijās, savā elpā. Tikai tad, kad viņš ritīgi ir gatavs to sāpi pamanīt, noķert un iziet tā cauri, tad arī sākās lielā transformācija.